Labdien! Mūsu komandu pārstāv Laura Graubiņā un Ansis Ziņģītis, un mēs vēlamies jums prezentēt uzņēmuma Elā Tūja Garden preci un pakalpojumu. Labdien, man sauc Ansis, un mūsu produkta preci ir tūjas augi, un mūsu uzņēmums Latūja Garden piedāvā kvalitatīvus un ilgmūžīgus tūjas tādus, kas ir iecienīti dārzu un ainavu labiekārtošanā. Tūjas ir viegli kopjami, izturīgi un daudzveidīgi ciprašu dzimtas augi, kas lieliski piemēro dzīvžogiem privātumu nodrošināšanai un apkārtnes estētikas uzlabošanai. Mūsu piedāvājumā ir dažādas tūjas šķirnes, kas pielāgojas dažādiem dārzu dizainiem un klimatiskajiem apstākļiem. Katrs augs tiek audzēts ar rūpību un mīlestību, lai nodrošinātu augstu kvalitāti un ilgspēju, padarot mūsu klientu vidi skaistāku un harmoniskāku. Runājot par tūjas auga īpašībām, tad tūjas augi ir ilgmūžīgi un izturīgi augi, kas lieliski pielāgojas Latvijas klimatam. Tas saglabā zaļo krāsu visu gadu, veidojot sakoptu ainavu un ir piemērots gan dzīvžogiem, gan dekoratīviem elementiem. Tūjas šķirņu klāsts ir plašs, no Korejas un Japāņu tūjām līdz rietumu sarkanajam ciedram, ļaujot izvēlēties piemērotāko variantu jebkuram dārza dizainam. Turklāt tās neprasa lielu kopšanu un ir izturīgas pret salu un sausumu. Runājot par priekšrocībām, tūjas ir ilgtermiņa ieguldījums, pareizi kopta stādījuma kalpo gadiem ilgi un neprasa liels izdevums. Tās ir viegli stādīt un kopjams, piemērots gan iesācējiem, gan pieredzējušiem dārzniekiem. Papildus estētikai tās uzlabo gaisa kvalitāti, absorbēt putekļus un palielina īpašumu vērtību. Tūju dzīvžogi nodrošina ne tikai skaistumu, bet arī privātumu, aizsargājot no vēja, trokšņa un apkārtējās vides ietekmes. Mūsu uzņēmuma pakalpojumu klāstā piedāvājam jūsu iegādāto tūju piegādi Latvijas robežās, kā arī tūju stādīšanu, apgriešanu, mēslošanu un kaitēkļu apstrādi. Mūsu izcilie meistari pratīs izveidot arī tūju topjārus. Tie ir dekoratīvi veidoti tūju augi, kas tiek apgriezti un formēti dažādās formās, piemēram, bumbas, spirāles, konusi, kā arī sarežģītākas formas. Mūsu klientiem sniedzam arī konsultācijas par tūjām, kokiem un puķu dobēm, kā arī iesakām labākos risinājumus teritorijas labiekārtošanai. Mūsu galvenā mērķa auditorija ir 35 līdz 55 gadus veci personiskās zemes īpašnieki ar dārzu un ar augstiem ienākumiem, kas vēlas veidot skaistu savu apkārtni. Tie bieži ir pāri, kas plāno ģimenes pieaugumu vai ģimenes ar bērniem, kur meklē praktiskus un estētiskus risinājumus un ir gatavi ilgtermiņa ieguldījumiem savam mājoklim. Tūjas viņiem ir ne tikai praktisks risinājums, bet arī statusa apliecinājums. Sekundārā auditorija ir virs 55 gadus veci nekustamā īpašuma vai personiskās zemes īpašnieki, kas vēlas redzēt savu vidi praktisku un sakārtot. Viņiem dārzs bieži ir hobijs, un viņi meklē ekonomiskus risinājumus. Nākamais slaids ir par Latūjas Garden mērķa klienta atlases kritērijiem pēc ģeogrāfiskām pazīmēm, kā lokācija un infrastruktūra un iedzīvotājiem. Runājot par lokāciju un infrastruktūru, uzņēmums atrodas Mārupē, kas ir izdevīgi piekļuvē Rīgas un Pierīgas iedzīvotājiem. Apkaimē ir daudz iedzīvotāju, kuriem ir savs privātīpašums un zemi, un kuri meklē augus saviem dārziem. Tūmā esošie satiksmes ceļi piesaista arī garām braucošus klientus, kā arī ir iespējama sadarbība ar vietējiem uzņēmumiem un pašvaldībām. Savukārt iedzīvotāji Mārupē un tuvējās Rīgas un Pierīgas apdzīvotās vietās dzīvo materiāli nodrošināts ģimenes un privātu māju īpašnieki, kas ir uzņēmuma galvenā mērķa auditorija, jo tūjas ir populārs dzīvesžogu veidošanai, nodrošināt privātumu dārza ainavas pievilcību. Runājot par dzīves stilu un vērtībām, tad mūsu klienti novērtē saikni ar dabu un harmonisku vidi. Viņiem svarīgi ir ainavu dizaina un arhitektūras saskaņa, kas zināmā mērā atspoguļo viņu statusu, gaumi un praktisko pieeju dzīvei.
Lai gan ne visi aizrautīgi dārzkopi, viņi interesējās par dārza dizainu, ilgmūžīgiem risinājumiem visās Latvijas sezonās. Viņi seko jaunumiem, stādu pasaulē un vēlas radīt vizuāli pievilcīgu, mierpilnu vidi gan mājās, gan ārpus tās. Izvēlējāmies Latvijas tirgū 3 esošus uzņēmumus, kuri, mūsuprāt, atbilst mūsu mērķu kritērijiem darba apgabalā. Pirmais ir Draugiem Group. Office atrodas Torņkalnā. Un ofisa telpām ir pieguļoša zaļā zona, kurā var uzturēties atpūtas brīžos un arī strādāt siltajās dienās. Ēkas un iekšpagalma ģeogrāfiskais izvietojums ir ļoti pateicīgs tūju stādīšanai, jo veidojot no tūjām skaistas ģeometriskas līknes vai topierus, var radīt interesantu ainavas dizainu. Otrais ir Mārupas novada pašvaldība. Tā ir valsts iestāde, pilsētu vidus objekts ar skaistu akmens dārzu un strūklaku. Teritorija pieejama ikvienam iedzīvotājam. Tā rosina uz meditatīvu sajūtu gan garām gājējus, gan klientus, kā arī ēkas darbiniekus. Esošā ainava rada iespēju arī mums piedāvāt uzņēmumu produktu, papildinot un vēl vairāk padarot interesantāku dārzu. Trešais ir Arsava Sijā. Uzņēmuma pamatdarbība ir saistīta ar mobilās pacēlēta tehnikas iznomāšanu un pakalpojumu sniegšanu. Uzņēmuma biroja pieguļošā teritorija atrodas šosejas malā, un tajā jau ir uzsākta apzaļumošana. Manuprāt, vieta veiksmīgiem risinājumiem ar mūsu piedāvāto produktu. Ar tūju palīdzību ir iespēja nodalīt šo teritoriju no šosejas un veicināt mazāku troksni, putekļus un veidot pievilcīgāku, vēl zaļāku ainavu. Kā atšķiras preces mērķa klienti no uzņēmuma pakalpojumu mērķa klientiem? Pie preču mērķa klientiem esam noteikuši, ka tā ir juridiska vai fiziska persona, kuras prioritāte ir tieši mūsu produktu tūjas augi. Klients vērtē tādus kritērijus kā sortiments, cena, kvalitāte, pieejamība, ar iespēju pašiem veikt apzaļumošanas darbus. Un šie klienti vairāk uzticas publiskotām reklāmām sociālos tīklos un tiešiem mārketingam. Savukārt pie pakalpojumu mērķa klienta mēs noteicām, ka tas ir arī juridiska vai fiziska persona, kura vēlas individuālu attieksmi, kurai liela vērtība ir laiks, ko var iekonomēt, uzticēšanās profesionāļiem, un viņiem nav tik svarīga cena kā rezultāts, ko viņi iegūst. Viņi novērtē pakalpojumu kopumā un servisu, ko uzņēmums var sniegt. Augsti vērtē pārdevēju pielāgošanos dažādiem izaicinājumiem, un šie mērķa klienti vairāk uzticas pieredzes stāstiem un ir gatavi ilgtermiņa sadarbībai. Pie produktu un preces mērķa grupu prioritātēm un vajadzībām izcēlām precei plašo sortimentu, pieejamās cenas, piegādes iespējas, produkta kvalitāti un labās atsauksmes, un iespēja arī apskatīt piedāvājumu internetveikalā. Pie pakalpojuma pielāgot risinājumi, laika taupīšana, attiecību veidošana pēc pakalpojumu servis, kvalitatīvs un laikā izdarīts darbs un klientu izglītošana par pakalpojumu priekšrocībām. Nobeigumā diskusijas darba ietvaros izvēlējāmies piedāvāt uzņēmuma pakalpojumu. Šī pieeja ļaus mums demonstrēt mūsu kompetenci šajā nozarē un izveidojām 2 veidu sarunas. Vienā klients ir atvērts piedāvājumam un pakalpojumu pārdošana neprasa lielu piepūli. Savukārt otrā saruna ir nedaudz izaicinošāka, jo klients ir jāpārliecina par pakalpojumu nepieciešamību, jākliedē viņa šaubas, uzsverot ieguvumus. Turpinājumā dialogs. Labdien, jums zvana Laura no uzņēmuma Elā Tūja Garden. Mūsu uzņēmums veic apzaļumošanas darbus. Es vēlētos runāt ar atbildīgo personu par saimnieciskajiem darbiem. Labdien, es jūs klausos. Mēs esam ievērojuši, ka jūsu uzņēmuma teritorijā ir uzsākti apzaļumošanas darbi, un mēs vēlētos jums izteikt piedāvājumu sadarboties. Ar ko jūs varētu būt labāk par mūsu esošo pakalpojumu sniedzēju? Mūsu uzņēmumam ir konkurētspējīgas cenas, kā arī mūsu speciālisti ir ļoti pieprasīti savā jomā un spēj realizēt visas klientu ieceres maksimāli īsā laikā. Es nevaru šo izlemt vienpersoniski, jo jebkurā gadījumā man ir jāapspriežas ar kolēģiem. Mēs vēlētos jums nosūtīt prezentāciju, lai ar kolēģiem variet iepazīties ar pakalpojumu piedāvājumu un to izcenojumu. Godīgi sakot, ārējā vide nav mūsu
prioritāte. Tad ir liels summas uz šo projektu neplānojam tērēt. Es jūs ļoti labi saprotu. Mēs noteikti neesam vienīgie, kuri vēlētos ar jums sadarboties. Tādēļ esam ieinteresēti pielāgoties jūsu vēlmēm, kā arī ņemt vērā jūsu iespējamo budžetu. Kā jau teicu, šobrīd nevaru jums neko konkrēti atbildēt vēl. Tad paliekam pie tā, ka es jums nosūtu prezentāciju un jūs apsveriet, kas ir jūsu interesēs, vai jūs varētu pateikt savu e-pastu? Jā, labi, tad atsūtiet uz roberts@draugiemgrupa.lv. Lieliski! Ja jums tomēr rodas kādi papildus jautājumi par servisu vai cenām, noteikti sazinieties ar mums. Labi, Tuvāko 10 minūšu laikā nosūtīšu prezentāciju. Liels paldies, ka veltījāt laiku šai sarunai. visu labu! Visu labu! Dialogu beigas!